pirmais, ko daram, apsēžamies. Pirmais ir krēsls sargulēt. Sargulēt krēslu, jā, krēsls jāregulē tā, lai tu nospiestu sajūgu. Zini, kur ir sajūgs? Šis. Jā, spied līdz grīdai. Jā, tātad tā, lai tu viņu var ērti nospiest līdz grīdai. Vienīgais, ko es par to, kā tur grāmatās sarakstīt, te kaut kādu elpoņu leņķu un tā tālāk, mans tas uzskats ir būtiski kāja, lai tu nospiest sajūgu, lai tev kāja nav jau pilnīgi taisna. Jā, jo, kāpēc? Tas tāds drošības apsvērumu dēļ, jā, ja tev kāja, ja notiek tas, ko es tev galīgi nenovēlu, nevienam nenovēlu, ja notiek sadursme smaga, jā, tad taisna kāja viņa salūst. Ja tev ir salocīta, tad viņa salokās. Jā. Saprati? Jā. Pārējais viss pilnīgi tātad sēdekļa attālums un tagad... Nav taisna, vai ne? Nav taisna, nav viss. Šits ir labs krēslu novietojums. Ok, varētu būt. Nē, nu es nezinu. Nē, es tev nevaru pateikt, tev ir jābūt tā, lai tu ērti sēdētu. Ja? Tātad sajūgu var nospiest? Var nospiest, viss kārtībā. Stūri apgriezt pa labi, pa kreisi. Ir ērti griezt. Pamēģina ar vienu roku apgriezt stūri. Un šito vietiņu apgriezt. Tā teicis griež, ja? Jā. Motors. Dzird, motors griežās. Motors griežās, no motora nāk ārā truba, kas griežās. Griešanas ātrums, reku tu var redzēt, reku ir takometrs. Tas mazais. Nē, tas pulkstenis, lielais pulkstenis. Redzi, viņš ir uz zem vieninieka. Jā. Apakšā ir cipariņš reiz 1000. Tātad šobrīd motors griežās ar 800 apgriezieniem minūtē. Skaidrs. Motors griežās. Viņš pa 2 iet uz leju, tad ir 1, 8, 6, 4. Tas tev, es tev vienkārši parādu, tev apgriezienu uz takometru mēs neskatīsimies nekad. Ja? Mēs visu centīsimies iemācīties uz izjūtām, bez kaut kādiem skatīšanās pulksteņiem. Tātad pie trubas ir pielikts disks. Tātad apaiž disks, es viņu uzzīmēju no sāna, saprati? Disks griežās. Diskam pretī ir vēl viens disks. Ja, tātad šis disks šobrīd tev sajūgs ir atlaists, ja? Šīs disks, viņi saspiedušies šobrīd kopā. Tātad abi šie diski griežās šobrīd. Jā. Pēc tam iet ātrumkārba. Ātrumkārba, kur ir ātrumpuļķis. Mūs interesē neitrālais, nulīte, pirmais ātrums, 2, 3, 4. Tātad ātrumpuļķis un tālāk atkal aiziet truba uz riteņiem. Un riteņi negriežās. Šobrīd motors griežās, riteņi negriežās. Kur mēs varam atslēgt motoru no riteņiem? Mēs varam atslēgt ar ātrumkūloķi, ieliekot neitrālā. Jā. Un varam ar sajūgu. Tad mēs nospiežam sajūgu, šitie šķīvi atbīdās. Saprati? Jā. Forši. Un sāc braukt sajūgs. Pagaidi. Gāzīt arī? Nē, gāzīt neielic pirmā ātrumā. Un paspēlējies ar sajūgu. Gāzes pedāls. Atlaid gāzi, nospied sajūgu un nospied brēmzi. Un izņem no ātrumu un atlaid sajūgu. Šī gada ir neitrālai? Man liekas, jā, ir. Un tagad dari to pašu bez manis. Sāc braukt sajūgs, pirmais ātrums. Spēlējies ar sajūgu. Forši. Un atlaid sajūgu, paspēlējies ar gāzi. Un atlaid gāzi, nospied sajūgu līdz grīdai, jā, un paspēlējies ar bremzēm. Maržo. Tā, tagad mācamies stūri. Jā. Reku tev ir stūre. Tātad mēs iemācīsimies no sākuma, tātad kreisā roka atbild par stūri, labā atbild par ātrumkoļu. Tātad tev braukšanas laikā ir jāpārslēdz ātrumi, ja? Un, lai tu pārslēgtu ātrums, tev stūri ir jāuztic kreisai rokai, vai ne? Jā. Līdz ar to mums ir jāiemācās braukt arī ar vienu roku.
Jā. Mēs nevaram mācīties tikai uz 9 un 3, ja kā prasa CSDD. Mums jāiemācās braukt arī ar vienu roku. Jā. Mēs to tagad iemācīsimies, uzliksim kreiso roku uz 12 šeit augšā, palaidīsim pirkstus vaļā, un tagad uztaisim šito te vienu apgriezienu. Forši, stop. Skaties, pirms tam mums stūri bija taisni riteņi, Jā. tagad mēs uztaisījām vienu apli, mums stūri atkal šitādi, un tad mums riteņi pa kreisi, redzi? Jā. Tādu riteņi ir pa kreisi, griez vēl pa kreisi. Hops, nav. Tad izgriez tagad riteņus taisni. Viņš negriez. Ko tu Kas tev to mācīja pastāst? Nē, ko es daru? Šitā. Jā, tad ir stūri taisni. Jā. Tātad stūre, to es tev teikšu, ka tas nav labi, ko tu tagad man gribi izdarīt. Ja? Tātad stūre bija taisna, tu viņu sagriezi pa kreisi, šitien te, ja? Jā. Un tu viņu palaid vaļā ar domu, ka viņi griezīsies atpakaļ. Ja? Tā dara šoferi dara, bet tas notiek, kad tu brauc. Jā. Mašīna cenšas ieņemt taisnvirzienu kustību. Tad, kad uz vietas stāv, viņi negriezīsies atpakaļ. Tad pa labi viens aplis, forši stop, apstājies. Skaties, reku tev stūra ir pa labi. Jā. Griezo pa labi uz manu pusi. Pietiek, viss vairāk negriežās. Roku liec uz 12 šeit, un tad izgriez taisnus riteņus. Ar pirkstus vaļā. Hops. Saprati? Reku tev taisna riteņi. Viens aplis pa kreisi. Vēl līdz galam. Izgriez taisnus riteņus. Taisnus izgriez. Forši. Droši. Strādā. Cik līdz galam pa kreisi. Ko tu man bēr? Tu sajūg atkal man tūri. Kāpēc tu sajūgnies palaidis vaļā? Tu šmaucies. Nešmaucies. Es domāju, kāpēc Aldiņš ģīpnos palaid sajūg vaļā. Pavisam? Pavisam vaļā palaid. Un tagad strādā tikai ar stūri. Pa labi līdz galam, pa kreisi līdz galam. Forši. Ir pa labi līdz galam griez. Ir pa labi līdz galam. Mēģini šitādi izspiest pirkstus taisni, un tikai šādās te kustībās. Ja? Es tev aizsūtīšu video angļu valodā, ja, kur angļu instruktors arī stāsta, ka ja mums jābrauc ar vienu, pabrauc taisni, izgriez stūri taisni, forši. Jā. Es taču tev mācīju, rekur ir stūri taisni. Un pa kreisi līdz galam atkal. Vēl tā balks būtīs. Tātad, tu zini, es sēžu blakus, man atšķirībā no tevi ir pedāļi, es varu aizsliegt stūri, un es varu momentā pārņemt darbību. Ja tu darīsi kaut ko šķērsām, nebaidies, droši darbojies. Apmācība notiek no divām daļām. Pirmā daļa ir sadraudzēties ar mašīnu, ja? Un otrā daļa ir, mēs mācāmies jau braukt satiksmē. Mēs arī šodien brauksim satiksmē, bet tas nebūs tā, kad tu baigi mācīsies noteikumus vai kaut ko tam līdzīgi. Oi, satiksmē, es nevēlos vēl šodien braukt. Man ir bail. Es zinu, man arī. Droši griez stūri pa kreisi. Pa labi griez stūri. Pa kreisi griez stūri. Droši. Mēs tagad darīsim. Tagad mēs mašīnai spoguļi, labais spoguls, ir priekš tam, lai mēs redzētu, kas notiek labā pusē aiz mums. Vai tā ir blakus josla, vai tas ir trotuārs, ja? Vai šī gadījumā mēs redzam labā spogulī attālumu līdz apmalai. Jā. Redzi? Jā. Tu redzi, vai viss ir kārtībā? Cik daudz mašīnu redzi? Es redzu... Normāli sēdi tā, kā tu sēdi. Es redzu aizmuguri. Tāda attālums starp mašīnu un zālīti, redzi? Jā, redzu. Forši, tu vari šo te vietu kontrolē. Forši, nav jāregulē spoguls. Es varu pamēģināt? Jā, protams. Rekur šitais te ir spoguļu regulējumais, rekur ir baltā svītriņa, ērtas ir right, tev vajadzētu to labāk zināt nekā es. Jā, un teņš kā joysticks strādā. Tagad braucam atpakaļ gaitā, skatāmies labā spogulī, labais spoguls ir šitiem. Jā. Stūri taisni. Redzi, mašīna iet gar apmali. Pilnīgi griez nost, pa kreisi stūri, pa kreisi. Jā, redzi, mašīna griežās nost. Jā. Izgriez taisni stūri.
Skaties spogulī, skaties, mācies bildes spogulī. Tā atgriez stūri pa labi. Un tā, ka mašīna nostājās paralēli. Stūri taisni, taisni stūri. Taisni, viss attālums redzi, ja? Jā. Piebrauc tuvāk autobusam. Redzi, kamēr tu redzi gaismas spraugu starp mašīnu un autobusam nevar, pa šitā patās brauc viņam garām. Tu viņam nevar pieskārties, ja? Tu vari piegriezt vēl bišķiņ tuvāk, redzi? Jā. Un kamēr mēs redzam šitien te gaismas šo te spraugu, tu autobusam pieskārties nevari. Jā. Ja, tad, kad mēs parkosimies, mēs arī šo te mācīsimies, ja mēs redzēsim šo te gaismas spraugu, tad var pievilkt tuvāk viņam. Droši pievilkt tuvāk. Pa labi stūriši. Redz, samazinās atstarp. Un tagad mēs atkal stūri izgriežam taisni, redzam, ka mēs redz taisni, mēs braucam pilnīgi taisni bez problēmām. Tad, ko mēs tagad mācīsimies? Mēs mācīsimies kreisai kājai sajūgu saprast vēl labāk. Tad tev tā saprašana ir, kas te notiekās. Jā. Ja, tad atceries, ko es tev rādīju. Kad no sākuma sajūgs iet pa tukšo, redzi? Jā. Un šī brīdī skaties uz sajūgu, viņš sāk strādāt. Redzi, man auto iet uz priekšu. Jā. Es piespiežu sajūgu. Auto apstājas, es vēl piespiežu, viņš iet apakaļ. Jā. Redzi, es palaižu vaļā. Piespiežu, iet apakaļ. Es ar sajūgu viņu var noturēt uz vietas. Jā. Redzi? Tātad sajūgs. Reku tev ir sajūgs nospiests grīdā, un teiksim, te viņš ir vaļā atlaists. Jā. Tā darbība viņam reāli te pa vidu. Jā. Citai mašīnai ir šī te. Tas nav visām mašīnām 24,8 mm Jā. vai centimetri. Ja? Tātad kaut kur pa vidu ir šis te punkts, kad tas sajūgs reāli sāk strādāt. Tikai šitais mazais gabaliņš, redzēja šitāds gabaliņš. Jā, pie tam vēl šajā gabaliņā, reāli tas ir tur vispār 0,0 mm. Ja. Šajā gabaliņā tev mainās spiediens uz kāju, spiediens ar kādu spied sajūgu. Tātad, ja šeit tev ir, tu esi nospiedz ar 10 kg vai ņūtoniem, ja, tad šī vietā tev ir jau 9,5. Saprati? Jā. Tu iemāci kreisai kājai. Nav tā, ka tu vari iemācīties vienai mašīnai, iemācīsies sajūgu, pārējās nemācies braukt. Tev ir jāsaprot, ka tu māci kreisai kājai sajust šo te spiedienu starpību. Naktī, kad tu apstājies, ir obligāti jābūt gabarītiem. Jā. Ja, šī brīdī deg gabarīti. Ieslēdz divreiz, vēl pa labi. Tagad tu ieslēdz, redz, ka viss iedegās, tu ieslēdz tuvās tālās gaismas. Un tad, kad tev ir tuvās tālās gaismas, tu vari pārslēgt. Tagad to pašu puļķi spied prom pie tur. Laid vaļā. Redz, ieslēdzās tālās. Jā. Pievelc klāt. Tuvās gaismas. Es viņus neredzu. Nu, piedod, ko man tad tur spoguli aiznes nolikt, lai tu kaut ko redzētu. Jā, tad naktī, kad tu neviens pretī nebrauc uz slēdz tālās, pievelc klāt tuvās, ja? Un izslēdz ārā tagad visu. Un ja tu izslēgs motoru un ieslēgs pagriezienu, aizies mājās gulēt, tad tev iedegsies stāvgaisma. Stāvgaisma, tas ir gabarīts brauktūs pusē. Jā.
Teiksim, tu atstāji kaut kur tādā tas ir tikai apdzīvotās vietās, to drīkst darīt. Tu atstāji mašīnu ielas malā, tumšā vietā, ja tu gribi taupīt akumulātoru, elektrību, ja, un tu ieslēdz tikai lampiņu tajā pusē, kura tev ir ielas malā. Šī gadījumā kreiso, ja tu apstājies kreisā pusē, ja tu vari ieslēgt labo lampu. Ja? Davai izgāžam, mums bišķi laiks ir. Es tikai skatos? Pagaidām, jā, bet es tev iedošu arī pastūrēt, nebaidies. Bet pagaidām mēs stūrējam tikai ar vienu roku uz 12. Ja, jo ar abām rokām tev, var iestāties bišķi panika, to mums galīgi nevajag. Liec uz 12 roku. Jā. Un mazliet spied gāzes pedāli. Droši. Pilnīgi. Precīzi savu joslu. Palaid gāzi vaļā. Tad viņš samazina ātrumu. Jā. Piespied gāzi. Viņš palielinās. Jā, forši. Un braucam precīzi pa savu joslu. Es visu kontrolēju. Tu galīgi nesatraucies. Tev tāda maza ekskursija. Jā. Un mēs brauksim precīzi pa savu joslu. Vai mēs braucam taisni? Jā, mēs braucam precīzi pa šo koridoru. Mēs brauksim aiz tās baltās mašīnas, tur līkums būs. Palaid gāzi vaļā. Palaid vaļā vienkārši. Redz, kā viņš samazina ātrumu. Arī mazliet pieskārties bremžu pedālim. Redz, kā viņš forši samazina ātrumu. Vēl pieskaries. Un tagad mierīgi griez, mazāk griez. Un spied gāzi, vēl spied gāzi. Relijas iela 8, kur 8 visu tajā garumā, ja? Jā. Visu šīs te mājas, te es parasti stāvu, ja? Jā. Tu rīt brauc, ja? Jā. Tu man uzraksti, cikos tev tas vilciens ienāk, es apsīšos, ko es tur varu sabīdīt. Man apmēram tur ir brīvs laiks. Vai es piespriešu tur, vai es būšu šitien? Jā. Kaut kā tā.